Labvakar laika ziņās. Līdzīgi kā vakar, arī šodien daudz viet Latvijā spoži spīdēja saule, bet, kā varam redzēt satelīta attēlā, tad vairāk mākoņu bija Latvijas austrumos. Tur diena arī aizvērtēja nedaudz vēsāku laiku, bet citviet Latvijā termometra stabiņš pakāpās pat līdz +19, +21 grāda atzīmei. Un arī turpmākās dienas Latvijā vēl būs siltas, tomēr biežāk sagaidīsim nokrišņus. Pirms stāstu par turpmāko pie mums aplūkosim arī kāds laiks ir gaidāms citviet Eiropā. Grieķijā tuvākajā diennaktī spēkā būs brīdinājumi gan par spēcīgu pērkonu negaisu, gan arī par stiprāku lietu, un nokrišņi gaidām arī rīt Atēnās. Tur gan gaiss iesils līdz +25 grādiem. Madridē būs karsts, tur +33 grādi. Marseļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28 grādiem, un lai arī debesīs ik pa laikam parādīsies mākoņi, lietu tie nenesīs. Berlīnē rīt gaidāms lietus, tur +18 grādi, ar lietu jārēķinās arī Viļņā, tur gaisa iesils līdz +19 grādiem, bet bez nokrišņiem diena aizvērtēs Helsinkos un Tallinā. Mēs šajā naktī lietu sagaidīsim tikai Latvijas austrumos, bet rīt dienā mākoņi nelielu lietu atnesīs Kurzemes pusē. Tuvākajā diennaktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un naktas stundās pūšot lēnam vējam, atsevišķos reģionos arī sabiezēs migla. Šonakt gaiss sadzisīs tikai līdz +6, +12 grādiem, līdz ar to var teikt, ka nakts būs samērā silta. Rītdienā debesis daļai aizklās mākoņu un rīt iespējams siltākā šīs nedēļas diena. Termometra stabiņš daudz viet paaugstināsies līdz +19, +23 grādu atzīmei. Vietām valsts vidienē saule gaisu varētu uzsildīt pat līdz +24 grādiem, bet atkal nedaudz vēsāks būs valsts galējos austrumos, kā arī vietām piekrastē. Rīgā tuvākajā diennaktī lietus nav gaidāms, debesis tikai pa laikam aizklās kāds mākonis un diena būs gana saulaina. Naktī gaiss sadzisīs līdz +10, +11 grādiem, bet arī dienā saule gaisu uzsildīs līdz +22, +24 grādiem. Turpmākajās dienās mākoņu būs nedaudz vairāk un arī plašākā teritorijā sagaidīsim lietu. Gan ceturtdien dienā, gan arī vēl naktī uz piekdienu Latvijas austrumos var veidoties negaisa mākoņi, kas atnesīs arī stiprākas lietus gāzes. Naktis būs siltas, ceturtdien +10, +15 grādi, piekdien +7, +12 grādi, un gan ceturtdien, gan piekdien valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz +15, +19 grādiem. Arī brīvdienas Latvijā aizvērtēs ar siltu laiku. Šobrīd laika ziņās tas viss. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Vēlēšanas ir mūsu iespēja radīt pārmaiņas. Izmanto to. Izvēlies nākotni.